Dārgie Baznīca TV skatītāji! Šodien mēs viesojamies Rīgas Vissvētākās Trīsvienības katoļu draudzē, kur iepazīsimies ar draudzes unikālo kori, kura nosaukums ir Kolumbe, tulkojumā no latīņu valodas baloži. Šie baloži ir arī ietverti un atspoguļoti kora tērpos. Dievs devis katram talantu, savu talantu, un tas ir jāizmanto, tas ir jāpavairo. Un ja Dievs tev ir devis dziedāšanas vai mūziķa talantu, tad to var pielietot slavējot Dievu svētajā misē, godinot viņu ar savām dziesmām, dziedot no sirds. Protams, tas ir darbs, tas ir ikdienas darbs, un mēs arī strādājam, mums ir mēģinājumi, bet mēs darām visu to labāku Dievam par godu. Koris papildina liturģiju. Viņš uzsver to galveno. Man visu laiku bija tāda doma darīt kaut ko vairāk par godu Dievam. Un tāpēc 20 gadu atpakaļ, pateicoties monsignoram Daļieckim, viņš man atved uz ceļu uz koris dziedāt. Es vispār neko nevarēju, nemāku, jā. Un, protams, ka ļoti pateicīgs mūsu pirmajai diriģentei, sešusajiem diriģentiem, kuri iemācīja mums to. Sakarā ar to gribu pateikt, ka jebkurš cilvēks, kurš grib dziedāt, viņš mierīgi var atnākt, un ja cilvēks teica, ka man nav balsa vai vēl nav, visam, ja viņi runa, viņi var arī iemācīt dziedāt. Mums ir ļoti laba diriģente tagad esošā, arī viņi var to izdarīt. Tāpēc mums arī katru ceturtdienu ir mēģinājumi, tāpēc, ka mēs gribam kalpot Dievam, un mēs gribam dziedāt skaisti par godu Dievam. Nevis tā, ka citreiz es dzirdu, nesanāca kaut ko, tā Dievam bija vajadzīgi, ja? Nē, es domāju, ka Dievs ļoti priecāsies, ja mēs dziedāsim skaisti. Sakarā ar to arī gribu pateikt, ka mēs ejam uz mūsu Tēva māju lūgties. Un tiešām gribas, lai mūsu mise būs skaista, lai visi cilvēki priecājas par to, ka viņi atnāca pie sava Tēva. Protams, ka ļoti liels prieks par to, ka mums su korim arī ir vairākas ģimenes, piemēram, sieva un vīrs. Viņi dzied kopā, tas arī ļoti svētīgi. Arī mūs aicina uz citiem draudzēm padziedāt. Mēs arī braucam, un, protams, ka tas ļoti svētīgi, jo mēs arī tur sadraudzējamies ar citiem ticīgiem cilvēkiem. Mums ir kaut kādi pēc tam kopīgi projekti, tas arī ļoti skaisti. Tiešām nekautrējieties visi, nāciet pie mums dziedāt, mēs ar prieku visus gaidīsim. Šogad mūsu kora 20 gadu jubileja ietvaros mēs bijām arī Polijā. Šo sveceļojumu organizēja mūsu kora dalībnieks Jurijs. Mēs bijām pagodināti dziedāt svētā mise Liheņas bazilika. Pateicamies Dievam par to. Ģimenei jābūt saprotošai, ka dažreiz ir jāpiedalās arī mēģinājumos. Es varbūt neesmu tas labākais piemērs attiecībā uz mēģinājumiem, bet kopumā var teikt tā, ka tāpat, ja tu esi ticīgs, tu ej uz baznīcu svētdienās, un ja tu ej uz baznīcu svētdienās, kāpēc nedziedāt? Kāpēc nedziedāt? Kāpēc, citiem vārdiem sakot, nelūgties divreiz? Esmu dzirdējis tādu teicienu, kas dzied, tas lūdzās divreiz. Bet kopumā skatoties uz mūsu kolektīvu, man ļoti tas atgādina vienu no maniem mīļākajiem bībeles fragmentiem par talantiem, jo tiešām katram mums ir Dievs devis dažādus talantus, un arī šeit mūsu kolektīvā ir cilvēki, kam varbūt ir 5 talenti, kam ir 2 talenti, kam ir 1 talents. Bet katrs viņu liek lietā un nenoroka zemē, tā teikt, negaidot uz kaut kādu īpašu gadījumu. Un tas, man liekas, man arī ļoti uzrunā, un mēs tiešām varam viens otram palīdzēt, gan muzikāli, gan praktiski, gan arī sadzīviski, tiešām veidot lielisku sadraudzību kolektīvā. Tā kā man prieks būt šeit.